Labdien, cienījamie klausītāji! Ā, Mēs nolēmām parakstīt šo te lekciju tieši tāpēc, ka tā, kas bija klātienes lekcijā, nebija ar pienācīgu skaņas kvalitāti. Un tā kā mums rūp, lai jūs šos materiālus saņemtu ne tikai labi saturiski, bet arī baudāmas formas ziņā, tad ir veikta šāda te pārrakstīšana. Un tā tad. Sākam ar pašu sākumu, ar šo te Edvarda Edingera apgalvojumu, ka mūsdienu cilvēkam steidzami jāatjauno kontakts ar psihiski primitīvo slāni. Es runāju par primitīvo pieredzes formu, kas redz dzīvi kā organisku veselumu. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsdienu cilvēks dzīvo tādā savā ziņā fragmentārā pasaulē, kur viņa racionālā un iracionālā daļa viena ar otru nav diez cik labi saistītas. Un šīs te skatījums, kas ir senatnīgāks, dziļāks, tuvāks mūsu senču redzējumam, ir saistāms arī ar tādu brīnišķīgu notikumu, kā nesen iznākušās grāmatas Ceļā ar pasaku, ko ir izdevusi Junga analītiskās psiholoģijas biedrība Latvijā. Tad ar pasaku jungiāniskās analīzes krājumu, un šajās pasakās jūs varat lasīt dažāda veida iniciācijas pasakas un to ļoti skrupulozu, ļoti tādu dziļu analīzi, un tās tad arī savieno mūs ar cilvēci, kura savās pirmsākumos ir funkcionējusi vispirms kā mitopoētiska, tas ir uz mītiem un pasakām balstīta civilizācija. Un visas pasakas, tāpat kā visi mīti, vēsta par cilvēka iniciācijas ceļu. Tas ir par ceļu, kurā cilvēks veic savu psiholoģisko attīstību. Nu, un šeit ir analizētas 10 brīnumu pasakas, 10 brīnišķīgu autoru izpildījumā. Visiem iesaku, kas jau orientējās Junga analītiskā psiholoģijā, bet arī kas neorientējās, jo tur ir ļoti labs Gunas Bergas ievads, ko es šodien citēju lekcijā, un tur ir arī Junga terminu vārnīca, kas mums visiem noderēs. Kas tad ir simboli? Vārds simbols atvasināts no grieķu simbolēm, kas nozīmē salikt kopā, jeb savienot kopā. Tas nozīmē, ka simbolam ir šis te redzamais, priekšmetiskais saturs. Un, kā jūs redzat, šeit bildītais te ir koka simbols, ļoti vienkāršs koka simbols, ļoti arhaisks un te jau drusku sarežģītāks, ja, kur var redzēt, ka kokam saknes ir zem zemes, zāri ir virs zemes un koks it kā savieno augšu ar apakšu. Simbols ir neredzamas psiholoģiskas realitātes redzamais aspekts. Tātad simbols ir pielīdzināms tiltam, kuru vienu galu mēs redzam, pie kura mēs stāvam, ja, un otrs gals aiziet kaut kur tur miglā un it kā izzūd. Un darbs ar simboliem faktiski nozīmē, ka mēs sākam iet pa šo tiltu un saprast, kas tad tur ir, kas tad ir tas, kas ir slēpts mūsu prāta skaidrajam skatījumam, kas ir tai otrajā pusē. Visam, kas pastāv pasaulē un visam, ko mēs piedzīvojam, ir šī dziļākā simboliskā nozīme, bet tā ir tverama tikai intelligibly, proti tikai ar prātu, tikai domās. Mēs to nevarēsim nekur burtiski ieraudzīt. Tas ir tāpat kā mēs varam redzēt 3 burkānus, 3 ābolus, mēs varam redzēt uzrakstītu skaitli 3, bet pašu skaitli 3 mēs nevaram redzēt. Mēs varam redzēt tikai 3 objektus. Ja? Tad šis skaitlis paliek abstrakts, jeb intelligibls. Psihes dzīve notiek valodā. Ja precīzāk, 2 dažādās valodās. Apziņas sarunājas ar mums ikdienas valodā, apziņā, tādi lieto šos te konkrētos teikumus, vārdus, jēdzienus. Bet bezapziņas sarunājas simbolos, tēlos un metaforās. Tas ir valodā, kur nozīmes ir mazāk skaidras kā šajā pragmatiskajā ikdienas valodas lietojumā. Tas arī skaidrs, ikdienas valodā ir jāskaidro kaut kāds lietu priekšmetu attiecības, tā jābūt funkcionālai. Turpretī bezapziņa, lai arī tā ir funkcionāla valoda, šī valoda neapraksta pasauli tāpat, kā mēs aprakstām priekšmetisko. Simboliskā domāšana ietver jēgas pretpolus. Tas ir
Saprotamā, pragmatiskā, vienkāršā jēga un abstraktā, nesaprotamā, tēlēnā jēga. Un tieši šajā valodā tad arī ir sacerēta visi mīti un pasakas. Tas ir, mēs nevaram lasīt šos vēstījumus kā burtiskus atstāstus par kaut kādiem dieviem vai varoņiem vai tur visu ko citu, kas tur ir pasakās attēlots, ja, jo skaidrs, ka, ja mežā ir pasaka par to, kā lācis, labs un vilks kaut ko tur dala, viņi savā starpā nesarunājas. Tas ir dzīvnieku pasaulē nebūs šīs te pasakas satura, tas nav no dabas novērošanas atvasināts. Tas ir atvasināts no cilvēka psihes, un līdz ar to tur lācis vai vilks simbolizē cilvēku psihotipus, tāpat kā lapsa. Un šeit jūs redzat Josefa Campbella grāmatu mīti, saskaņā ar kuriem mēs dzīvojam, jeb kā vēlreiz radīt šīs te senās leģendas mūsu ikdienas dzīvē, lai īstenot savu cilvēcisko potenciālu. Būtībā tas arī ir šīs lekcijas temats, kā tad savu cilvēcisko potenciālu ieraudzīt caur simbolisko. Un te mēs vēlreiz pieejam šai metaforai, ka simbols ir tilts, kura viena gals ir redzams, bet otrs ne. Un kaut kur tur bezapziņā ir tās atbildes, kuras mēs meklējam. Lai atrisinātu savus lielos jēgas jautājumus, mums ir nepieciešami psihiskie resursi, kas nav saistīti ar prātu, proti jūtas un simboli, jūtas un iztēle būtībā. Un krīzes brīdī, kad mūsu prāts kapitulē un saka, viss, stop, es nevaru atrisināt dzīves problēmas, dzīves peripētīs ar man dotajiem resursiem, es netieku galā. Beidzas šis te prāta ceļš, apraujas asfalts, un priekšā ir tilts. Un, ja mēs izvēlamies pa to iet, tad sāsinās mūsu iracionālā, jeb simboliskā uztvere, mūsu iztēle, un tas ļauj aptvert šo te citu jēgu. Strādājot ar simboliem un mītiem, mēs lietojam šo jēgu, lai risinātu savu iekšējo stāstu, savu iekšējo mītu šajā te simbolu valodā. Tad, ja mēs nezinām šo valodu, mēs nevaram atrisināt paši savu stāstu. Mēs nevaram paši sev skaidri izstāstīt, kas tad notiek. Ja mēs stāvam šī tilta priekšā, mēs jūtam, ka tur kaut kas ir, bet mūsu prāts saka, nezinu, kas tur ir. Varbūt tur nekā nav. Tur vispār ir migla. Mēs neko neredzam. Kādas garantijas? Tā tālāk. Un tāpēc tikai ar krīzi mēs varam pateikt, labi, prāts tagad savu ir nokalpojis, prātu mēs varam mazliet nolikt malā un paņemt to, kas ir prātam pretējs, jeb irracionāls. Par simbolu, kas tad var kļūt? Jebkurš priekšmets. Attēlās, jūs redzat svēto grālu, jeb šo te seno simbolu, kur tika no Jēzus brūces paņemtas viņa asinis, līdz ar to tas kauss iegūst dažādas maģiskas īpašības, kā piemēram piepilda vēlmes vai dāvā mūžīgo dzīvību un veselību un tā tālāk. Bet, ja jūs pamanat šī trauka formu, tad tas ir līdzīgs sievietes reproduktīvajai sistēmai. Es šeit pieliku blakus nozīmīti, kā jūs redzat, uz nozīmītes ir attēlots grāls un attēlot arī sievietes reproduktīvā sistēma ar uzrakstu Svētais grāls vienmēr ir bijis šeit. Tātad, kamēr mēs viņu esam meklējuši, tas tepat ir bijis, jo no tā rodas dzīvība, uz to tiecas visas mūsu romantiskās intences. Ja mēs neesam attīstījuši savu tēlēnās uztveres un interpretācijas spēju, tad tai kausā mēs redzam tikai kausu, un sievietes reproduktīvajā sistēmā redzam tikai orgānu kaut kādu. Un tie ir vienkārši objekti, lietas pasaulē. Simboli savukārt nav tikai priekšmeti, tie ir jēgas nesēji, un tie norāda uz to, kas nav pieejams ikdienas uztverei, uz psihes dzīlēs atrodamo jēgu un būtību. Un šīs te psihes dzīles, lai cik tas dīvaini neliktos, jau zina, ko mums vajag. Tas ir tās atbildes, tās dzīves jēgas meklējumi, savas personiskās misijas meklējumi, īstās patiesības meklējumi, virziena meklējumi, viss, ko gribat. Viss jau atrodas mūsos. Tad kāpēc mēs to nevaram uztvert, kāpēc mums nav pieejas tam? Te arī ir tas stāsts.
Simbols satur šo te arhetipālo saturu, ja ir arhetipālās jēgas nesējs, bet ne tikai jēgas, bet arī arhetipālās enerģijas nesējs. Tātad, ja mēs ar simbolu sākam strādāt, mēs dabūjam tikai atbildi, tādā informatīvā nozīmē. Mēs saņemam arī iedvesmu un enerģiju kaut ko darīt. Un tādā veidā darbs ar simbolisko dod mums virzienu un spēkus izaugsmē. Tātad vēlreiz, gan psihoterapijā, gan vīru grupās, gan vienkārši studējot analītisko psiholoģiju, mēs visur turpinām strādāt ar simbolisko un turpinām savu izaugsmes ceļu caur šo simbolisko. Ja mēs ignorējam to visu, mēs tikai uzkrājam iekšējo spriedzi, un tā kā mūsu patība vēlas realizēties, tā kā mūsu es vēlas ar šo patību dibināt dialogu, tad nerealizētās dzīves, jeb nerealizētie dzīves uzdevumi rada spriedzi un galu galā beidzās ar dažādām mentālās veselības problēmām, kuras gan precīzāk būtu saukt vienkārši par neizpildītiem attīstības uzdevumiem. Te vēl pastāv šāda problēma, ka arhetipi ļoti aktīvi ietekmē mūsu domas un emocionālos stāvokļus. Un dažkārt, kā saka Jungs, ir iespējams, ka bezapziņa vai arhetips pilnībā pārņem cilvēku un nosaka viņa likteni līdz pat sīkākajām detaļām. Tas ir no atbildes Iebam. Un šeit jūs redzat vāku grāmatai, Bridžitas Bērkas grāmatai, arhetipālā pārņemtība, jeb possession, tas tā kā gara iemiesošanās, pēdiņās. Kad arhetips iemiesojas psihē, pārņem ego kontroli. Un tad uz kādu brīdi mēs neesam mēs paši. Un traumas gadījumā te ir vēl viena bīstamība, kā var identificēties ar šo saturu, teiksim, ar upura arhetipu, un tādējādi apstāties attīstībā, jo upuris nav attīstības arhetips, upuris ir traumas arhetips. Trauma mūs nekur neattīst. Trauma ir mūžīga atkārtošanās, trauma ņem visu mūsu dzīves enerģiju, izsūc mūsu sausus un neļauj nekur virzīties tālāk. Līdz ar to, ja mēs apstājamies pie viena arhetipa, nevis mēs šai enerģijai varam pārmaiņas pieslēgties 1, 2, 3, 5, 8 arhetipam, arhetipu skaits bezgalīgs, tad mēs tā vietā, lai attīstītos, mēs dzīvojam šajā arhetipā. Mēs to piepildam, nevis sevi. Nevis pašrealizējamies, bet realizējam arhetipu. Lūk, un te vēl viens Junga citāts manā tulkojumā, tātad mūsdienu cilvēks nav spējīgs ieraudzīt to, ka neskatoties uz visu viņa racionalitāti un efektivitāti, viņu jau tagad, Jungs saka, jau tagad tas nozīmē vēl pirms cilvēks ir to atpazīmis, vēl pirms viņš to ir tā kā apzinājies, ir pārņēmuši spēku, kurus viņš nekontrolē. Viņa dievi un dēmoni, tātad tas viss, par ko vēsta mīts, viņa dievi un dēmoni nekur nav pazuduši. Tiem vienkārši ir piešķirti jauni vārdi. Tie liek viņam druģaini svaidīties dēļ trauksmes, neskaidrām priekšnojautām, psiholoģiskiem sarežģījumiem, kā arī dēļ nepiesātināmas kāres pēc tabletēm, alkohola, tabakas ēdienu un pāri visam, dēļ lielā neirožu klāsta. Lūk. Kā tad bija senajā pasaulē? Kas tad tur bija tik ļoti vesels un tik ļoti svarīgs, ka šis Edingera citāts sākumā saka, ka jāatgriež šajā pasaules viengabalainībā. Senajā pasaulē mīti bija neaizstājami, jo tie skaidroja un sakārtoja pasauli. Tātad var teikt tā, ka mīts vienkārši izskaidroja izvērstā formā pasaules kārtību, lai mēs saprastu atšķirību starp haosu un kosmosu. Kosmos grieķu valodā nozīmē kārtība, haoss nozīmē nekārtība. Tātad par pasauli mēs runājam ne tik daudz kā par tādu lietu esamību, kā vienkārši par lietu izkārtojumu. Tātad pasaules gals ir nevis tas, ka visas lietas pēkšņi pārstāj eksistēt, bet otrādi,
lietas turpina eksistēt, kārtība beidz eksistēt, šis lietas savstarpējais izkārtojums beidz eksistēt. Nu, lūk, tad mums ir laiks, kas visu laiku atkārtojas no sākuma, ja tas gada cikls visu laiku gads sākas no sākuma, nu, tāpēc te ir tā čūska, kas iekodusies savā astē, viens no simboliem, ja, ka būtībā laiks, mēs visu laiku dzimstam un mirstam un atkārtojamies. Ir šis cikliskā laika ideja. Nu, ja laiks ir ciklisks, tad jau visdrošākā, visakārtotākā un dzīvībai labvēlīgākā vieta ir vidus. Ja, un te jūs redzat bildē šo te ziemeļu mitoloģijas pamatu, ja, kur Midgārda, ja, tas, kur dzīvo cilvēki, ir pa vidu, augšā tur ir Asgārda, kur dzīvo dievi, tad ir Niflheima, ja, kur ir ledus, smigla, viss kas tāds, Jotunheima, kur dzīvo milži, Helheima, kur dzīvo visādi sevi apkaunojošie cilvēki, tādi cieņu zaudēšana, nu tā tālāk. Nu, tā tad, bet pa vidu tur cilvēkam ir vislabāk. Malas robežojas ar haosu, un tā ir dzīvībai bīstama vieta, tur nav labi. Arī latviešiem šo laiktelpas ciklisko raksturu, dzimšanu, miršanu, atzimšanu, pauž sēta ar 3 vārtiem, kur tātad secīgi pārvietojas Dievs, Māra un Saule. Nu, un jūs varat paši savos pētījumos doties un skatīties uz citām pasaules uzbūves konstrukcijām, bet, nu, šos te motīvus jūs tur arī atradīsiet. Kosmos tātad bija kārtība, kurā ir iespējams orientēties, un te mēs varam paņemt nedaudz kristīgo tradīciju, paskatīties, kā kristīgajā tradīcijā šis pats jautājums tiek risināts. Tātad sākumā, pauž Bībele, sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Zeme bija tukša un tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un šie ūdeņi, protams, ir prima matērija, jeb šī te pirmatnējā matērija, visas pārējās matērijas pirmsākums, nekāda nenoformēta, tad līdz ar to vienkārši bezformīga tāda masa, tā kā tāds ūdens. Un pāri te lidojas radošais gars. Un šis gars saka, lai top gaisma. Un tā pa gaismu. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā ir laba, un nošķīra gaismu no tumsas. Un gaismas no tumsas nošķīrums jau ir tā pirmā polārā dihotomija, polārais pretstats, ja, no kā sastāv visi tie mīti, ja tos arī skaidro, kā radās. Vīrišķais, sievišķais, dievišķais, cilvēciskais, pa labi, pa kreisi, augšu, apakšu, ziemeļu, dienvidu, rietumu, austrumu, visi virzieni ir tātad kaut kad radušies. Ikvienā mitoloģijā mēs saredzam skaidrojumu pasaulē, kas pastāv paralēli mūsējai. Tad pastāv kaut kāda cita pasaule, kas mūs ietekmē, un te jūs jau redzat, ja, ka tas ir metafora par bezapziņu. Tad it kā viņi te ir, bet viņas te nav. Mēs viņi zinām, ka viņi ir, bet mēs viņu tā kā nevaram ieraudzīt. Un šī ir daudz spēcīgāka pasaule, protams, jā, un tāpēc ir visi tie gari un viss pārējais, kas mīt mūsu bezapziņā, kas arī ietekmē mūsu dzīvi ļoti lielā mērā. Nu, lūk. Dabas parādību spēks ir pielīdzināms emociju spēkam. Ja? Tātad cilvēki pamanīja, ka vulkāna izvirdums vai zemestrīce ir tas pats, kas cilvēku kaut kāda emocionālajā satraukuma, dusmas un tā tālāk. Līdz ar to mitoloģiskais pasaules redzējums rāda, ka cilvēki, daba un dievi ir cieši saistīti. Uz viņiem visiem attiecas vieni un tie paši likumi. Ja? Šīs te domas visas ir izklāstītas saistībā ar ievadu, tai pašā krājumā Ceļš ar pasaku. Jūs tur visu varat lasīt izvērstā veidā. Mīti skaidro, tad šīs te gaisma, tumsa, vīrišķies, sievišķies, labais, ļaunais, visas polaritāšu sistēmas. Mītis tātad skaidro arī psihes iekšējo norišu procesu. Tad mītos cilvēks satiekas ar primitīvākām dzīvības formām, instinktiem un ziņām, ja, kuras triemies vai pārdabiskas būtnes tādas kā milži, troļi, ja, mums kaut kāds tāds vai vienkārši dzīvnieki, kas tur kaut kādas funkcijas pilda, kas, protams, iesaistās cilvēku dzīvē, dievi un gari un viss kas cits, un runājot it kā
par šiem diviem varoņiem mīti atklāja cilvēka psihiskas norises. Tas ir mīti runā par intrapsihisko, psihiskas iekšējām norisēm kā par kaut ko ārēju. Un te tautas dziesma, kalējs kala debesīs, ja kāds ko kala. Tajā brīdī, kad tur skan pērkons un zibens, tad cilvēks ko iedomājas? Nu, kur viņš redzējis pērkonu un zibenu? Viņš redzējis kalēja darbā. Nu, ja kalējs kaļ sit pa karstu metālu, izsitot dzirksteles un radot skaļu troksni, tad droši vien tas troksnis un dzirksteles, kas debesīs šķīst, ir tas pats kalēja darbs. Ja? Tad simboliskā līdzība. Ko tas kala? Ko nekala? Dieva dēla jostu kala, saules meitas vainadziņu. Tad ko izkala? Nu, dieva dēlam viņa identitātes simbolu, saules meitai viņas identitātes simbolu, josta, pie kuras karājas ieroči, ja šis vīrišķības simbols, arī tāda jostas vieta, un saules meitas vainadziņa, tas ir sievišķās likumības, ja, šīs te simbols. Sievišķās gudrības simbols kaut kādā ziņā. Kā tas ir iespējams? Kā var runāt par iekšējiem procesiem ar ārēju tēlu palīdzību, jā, ar šo te dievu un varoņu palīdzību? Nu, tā, ka cilvēka psihē tā tad ir ne tikai racionālā, bet ir racionālā daļa, un šī te mīti un pasakas, tā ir tēlaina zināšana forma, kas skaidro attiecības starp racionālo un iracionālo, jeb starp apziņu un bezapziņu, tāpēc tas ir tas tilts. Ja, ka simbols ir tilts starp apziņu un bezapziņu. Ja šis tilts eksistē, ja simbols tiek adekvāti lietots, tad cilvēks sevi zina un pazīst, saprot savus bezapziņas motīvus, saprot tos dievus un dēmonus, kas viņam vieni palīdz, otri traucē. Līdz ar to arī tā visa mīta un pasaku valoda kļūst saprotama, jo tas, kas ir mistisks vai pasakains, ir vienkārši radošs vai simbolisks. Pasakains tas ir tāpēc, ka tam ir šīs neordinārās nozīmes blakus. Nu, ja krūze burtiskā nozīmē ir krūze, ja, tad radošajā simboliskā domāšanā tas ir svētais grāls, tas ir arī okeāns, jo arī okeāns ir viena liela bļoda. Nu, tā tad bļoda, krūze, visi šeit ir trauki, kas kaut ko satur, kaut kādas lielas formas, bet brīnumainais, ja maģiskais, kas ir pasakās, ja, ka tās maģiskās pārvērtības, nu kas tad veids šīs pārvērtības? Nu, mēs paši jau arī veicam, bet kā mēs viņus veicam? Piesaistot iepriekš nezināmus psihes dzīļu resursus. Un tad šie resursi palīdz transformēties. Nu, lūk, tātad maģiskais, nu, tas, kas mums šķiet, ja, pasakas apraksta burvestību, patiesībā ir mūsu iekšējā spēja, mūsu iekšējie resursi pašiem transformēties. Bet mūsdienu cilvēkam ir ārkārtīgi grūti noticēt, ka mitoloģijā attēlotie dievi iemieso viņu pašu psihiskas elementus un libido enerģiju. Viņš nevar nekādi tā līdz galam pats piekrist, ka tā tas ir. Līdz ar to mīti un pasakas tātad apraksta arī mūsu psihiskās veselības stāvokli, jeb slimību vai ievainojumu, kaut kādu trūkumu, nepilnību vai krīzi. Pasakas bieži vien sākas ar šādu trūkumu, nepilnību vai krīzi, un tad pasaka rāda tālāk, nu, kā tad attīstīties no šīs vietas. Līdz ar to pasaka ir arī par dziedināšanās ceļu, par veselības atgūšanu, veseluma. Ja veselība, veselums, tad arī paralēli jēdzieni. Nu, bildē jūs redzat, ka puisēns satiek velnu. Kas tad ir tas velns, kas vēlas darīt ļaunu zēnam, ko viņš tur var sasapt? Protams, ka tā ir trauma vai ēna vai kas tam līdzīgs, ja, ko pasaka mums apraksta. Brīnišķīgā Guna Berga aprakstot mūsdienu cilvēka, mūsdienu racionālā cilvēka attiecības ar mītu, raksta šādi. Mūsdienu cilvēki nevar atcelt logosu, šo te racionālo domāšanu, analītisko prātu, un atgriezties pirms modernās pasaules jutīgumā, jeb šajā jutīgajā uztverē, jūtu uztverē. Viņi nevar mākslīgi atdzīvināt mītu tēlus, ja tos ir pametusi tiem piemītošu enerģiju. Nu, kāpēc pametusi? Mēs viņus esam pārstājuši sajust, saprast. Mēs nesaprotam mītu, līdz ar to mīts mums ir tāda tukša un jocīga pasaciņa. Toties mūsdienu cilvēks var
izkopt citādu attieksmi pret mitoloģiju, tā skaitā respektējot psiholoģisku skatījumu uz pasauli. To no sava skatu punkta tad arī piedāvā Junga analītiskā psiholoģija. Nu, lūk, un te mēs redzam, ka analītiskās psiholoģijas pamatā ir šī te vajadzība un spēja skaidrot mitoloģisko, strādāt ar mitoloģisko. Un tādā kapacitātē tad arī tas viss notiek. Nu, tad mēs varam likumsakarīgi uzdot jautājumu, kā tad savienot šo te mīthos, mitoloģisko jēgu, mitopoetisko jēgu ar logos, jeb ar mūsdienu cilvēkam raksturīgo saprātu. Te ir jāsāk skaidrojums ar to, ka simboliskā domāšana nav tas pats, kas maģiskā domāšana. Daudziem tas viss ļoti jūg, jo daudz domā, ka jau mītos un pasakās runa par burvestībām, tad jau tā pati maģija vien ir. Nekā tam līdzīga. Maģiskā domāšana ir ticība cilvēku domu spēku burtiski ietekmē uz apkārtējo pasauli. Tas ir, ne tā īstenībā neatšķirās no zinātniskās domāšanas, jo apraksta cēloņu sakarības. Tas ir, ja es daru kaut ko tā un tā, es iegūstu tādu un tādu rezultātu. Tad manas darbības ir cēlonis šim te rezultātam. Maģiskā domāšana domā par maģiju, zinātne par zinātni. Tad tas maģijas praktizētājs vai zinātnieks kontrolē kaut kādus materiālus objektus ar sev pieejamiem resursiem. Simboliskā domāšana neko tādu nemēģina sasniegt, tieši otrādi. Simboliskā domāšana norāda uz sakritībām, kurām nav nekādas cēloņu sakarības. Tā ir tēlēna uztvere, kas fokusējas uz materiālu objektu un parādību pārnesto nozīmi. Nevis tiešo, bet pārnesto. Līdz ar to arī tā bildīte šeit pielikt tāda maksimāli nesaprotama, ja teiksim tā, gulbim ir kaut kāda attāla līdzība ar banānu kaut kādā nozīmē, bet kāda tam jēga ir, šeit nekāda jēga, nekas ar to netiek panākts. Mēs vienkārši pamanām, ka šāda līdzība ir, ja? Tātad pašiem šiem objektiem, gulbim un banānam, mēs nemēģinām neko izdarīt, mēs nemēģinām gulbi pārvērst banānā vai otrādi, kas būtu tāda maģiskai domāšanai, kaut kāds tāds, tad kāds burvis teiktu, es sabūru tā, ka ir gulbis ar banānu. Simboliskai domāšanai šāds burtiskums vispār nav nepieciešams. Tā tiecas caur ārējiem notikumiem, izgaismot iekšējos procesus. Tas ir pajautāt, kas notiek tā cilvēka galvā, kas grib salikt kopā šo te banānu ar gulbi. Ja? Ko tas viņam dod? Kāpēc tā vajag? Un te ir dažādas vēl metodas. Pirms mēs dodamies pie lielā jautājuma par personisko mītu, tad vēl ir tāda lieta, ko sauc par sinhronitāti. Sinhronitāte ir divu vai vairāk vienādu vai līdzīgu nozīmi apveltītu, taču cēloņu sakarībās nesaistītu notikumu vienlaicīgi sakritību. Tas ir dūjai nav nekāda sakara ar sērkociņu un dūmiem. Vienkārši sērkociņa dūmi var atgādināt spārnos pacēlušos dūju, un mūsu spēja ieraudzīt šo nekauzālo, necēloņu sakarīgo līdzību, ja? Jo nav nekādas saistības starp vienu un otru. Tikai tas, ka mēs to redzam, mūsu spēja ieraudzīt, mūsu spēja iztēle, mūsu radošā domāšana šo saistību rada. Tad var teikt, ja, ka tā pirmā lieta simboliskās domāšanas sakarā ir redzēt sakarības, kurām nav cēloņa, kuras nav pierādāmas nekā citādi, kā tikai ar manu redzēšanu. Lūk, un tad, uztverot šo līdzību, mēs varam jautāt, ko tas liecina? Piemērs ir tāds, ka, piemēram, rīta skrejiena laikā cilvēks neskāpēc, kurš skrien visu laiku gar kapsētu, viņš nolēma izskriet pēkšņi cauri. Ir kaut kāds pavasaris, ir forši, saulītē jau drusku pa karstu paliek, viņš nolēma kapsētā meklēt ēnu, izskrien cauri kapsētā, un pēc tam pēc dažām stundām uzzina par radinieka nāvi. Vai var teikt, ka skriešana caur kapsētu rada radinieka nāvi? Nē. Vai var teikt, ka radinieka nāve rada skriešanu caur kapsētu? Arī nē. Nav nekāda cēloņa, kāpēc viens ar otru būtu saistīts, bet tas ir simboliski. Tātad šodien kaut kā simboliski nāves tēma sevi piesaka, un tas ir tas, uz ko mēs tad fokusējamies.
Un tieši tāpat sapņošana un sapņu analīze. Sapņi parāda psihisku dabisko aktivitāti un izaugsmi. Tā saka Snowdena grāmatā Jungs galvenās idejas. Nu, un sapņu laikā, ko tad mēs saņemam? Saņemam bezapziņas vēstījumu, vēstuli no paša no savas bezapziņas. Un šos te simbolus un analoģijas sapnī mēs uztveram kā realitāti. Un saskaroties ar šo maģisko iekšējo realitāti, maģisko, protams, pēdiņās, jā, pēc, ka tā ir tā psihiska maģija, tā ir tā transformatīvā maģija, kas ir notiek mums iekšā, nevis ārējā maģija, ja, kas būtu klasiskā maģiskās domāšanas lieta. Tiek sagrauts racionālais, mehāniskais pasaules redzējums. Sāpņu analīze notiek meklējot šīs te analoģijas, jeb amplifikācijas, ja, šīs te tulkojot sapņu vēstījumu apziņai pazīstamā valodā. Nu, tur ietilpst personiskās asociācijas, kultūras asociācijas un arhetipu analīze. Un aktīvā iztēle arī palīdz reizēm risināt šo simbolu nozīmi, uzsvarot tātad šo te šeit un tagad principu, kā es šeit un tagad uz to visu skatos. Un, protams, tur jāmeklē emocionālie karstie punkti, ja, jo tur, kur emocijas, kuras emocijas, dusmas, prieks, bēdas, izraisa kaut kādu asu reakciju, nu tādu redzamu reakciju, tur tad arī jādodas un jāskatās, kāpēc šāda reakcija ceļās. Un tad tas viss beidzās ar sapņa galvenā vēstījuma noformulēšanu un tādā īsā kodolīgā formā, nu, lai saprastu, nu, par ko tad tas sapnis īsti ir bijis. Ja? Un tā ir īsā formā izklāstīta sapņa analīze. Nu, tālāk ir aktīvā iztēle, un tas ir dialogs starp ego un bezapziņas tēliem, jeb arhetipiem. Nu, kas ir dialogs? Tas ir mēģinājums sarunāties, it kā tas arhetips būtu reāls sarunbiedrs, iedomājoties jautājumus, un tad atbildot paša arhetipa vietā. Bet ko tad tas nozīmē? Nu, tas jau nav tas pats, kas sēdēt tā kā sarunāties ar citu cilvēcisku būtni. Tas ir, zinām, veida meditatīvs stāvoklis, kur šis te arhetipālais saturs var ienākt mūsu apziņā tādā vairāk mazāk nekontrolētā formā, nu, atbildēdams pats par sevi, atklādamies pats. Ja? Tātad aktīvā iztēle, tā ir tāda saveida verbāla meditācija, cenšoties risināt dialogu ar kādu no dzīvju elementiem. Darbs ar ēnu. Tas ir savu iztumto īpašību un noteikto personības daļu atgūšana. Tas ir noteikti pārsvarā terapijā, kur tad cilvēks šajā drošajā terapeitiskajā telpā, palīdzot terapeitam ar savu kompetenci un jautājumiem, atgūst šīs te personības daļas, kuras pats sevī kāpēc nebija spējīgs agrāk pieņemt, saprast, ieraudzīt. Nu, tā visbiežāk ir tādas lietas, kas sabiedrībai nav pieņemamas, tā skaitā seksualitāte. Tāda daļa no darba ar seksualitāti ir darbs ar ēnu, saprast, kāpēc es tik ļoti esmu atteicies no savas seksualitātes, kāda tā bija agrāk. Nu, skaidrs, kāpēc atteicies, tāpēc, ka bērnībā, kad arī tā ēna veidojās, jo ēna veidojas paralēli ego, bērnībā nekādas tur seksualitātes bērnam, protams, nav. Ja to seksualitāte ir ēnā, arī pasakās viņa ir ēnā, tas ir pasakās nav aprakstīta seksualitāte. Pasakās neattēlo šo daļu. Tieši tāpēc, ka pasaka stāsta mazajiem, nu, lai viņiem neradītu kaut kādu mulsinošu, nesaprotamu, pārāk agrīnu seksualizāciju. Nu, un tad pieaugot cilvēku šo seksualitāti dabū atgūt caur strādājot ar ēnu. Ja, tad seksualitāte izstumta, aizliegta, sabiedrība to arī atbalsta, ka seksualitāte kaut kādā ziņā ir tabuēta, un tāda pieaugušā vecumā viņa tiek atkal attabuēta, paņemta atpakaļ. Nu, un pēdējais ir personiskā mitoloģija, ja visaugstāk runātā sinhronitāšu, sapņu darba, aktīvās iztēles, ēnas darba apvienošana kopējā narratīvā. Narratīvs tas ir stāsts. Mīts tas ir stāsts. Ja? Narratīvs vienkārši ģenerālais termins, kas attiecās uz to visu. Visi stāsti ir narratīvi, kaut ko stāsta. Arī psihoterapijas procesā, pats terapijas process arī ir narratīva risināšana, stāsta risināšana, kur es pats sev skaidroju to, kas notiek manā apziņā, manā psihē, manā bezapziņā arī. Un tad tur ir tā saistība ar pasakiem, mītiem, gleznām, filmām, bībeli, citiem rakstiem. Visiem lielajiem stāstiem, kas mūs formē, iespaido un ietekmē mūsu uztveri.
Nu, lūk, un te ir viens no arī pasaku grāmatā, nu, pat iznākušajā aprakstītajiem stāstiem, stāsts par kurbadu. Vienā no versijām parādās šī vārda arī izcelsme, tad kurbads, kur pats, tas ir stāsts par patību, un tur ego gūst jaudu no šī varoņa arhetipa, no kurbada. Un tam piemīt tas, ko sauc par numinozitāti. Numinozitāte tas ir šī dievišķā, jeb nu, ar dievišķo saistītā enerģija, kuru mēs varam iegūt. Varonis, jeb šis kurbats, nevar stāties pretī jodiem milžiem, niekams nav apzinājies savu dievišķo izcelsmi. Tad ego nevar sākt operēt ar šiem ēnas tēliem, niekams nav sapratis savu augsti garīgo funkciju, augsti garīgo misiju, ja, pārvarēt to visu. Milzis savukārt, jeb jods, ir arhaisks dzīvības paveids, kolektīvā ēna, un tas izpaužas ar milzīgo spēku. Tātad skoks liels un stiprs, kas ir jāmāk savaldīt, uzvarēt. Zobens rokā izlēmība, taisnīgums, un zobena funkcija ir sadalīt, nodalīt. Galvu nociršana savukārt simboliski nozīmē neatgriezenisku iznīcināšanu. Tādu iznīcināšanu, kuru pēc tam vairs neko nevar izdarīt. Un jodam tur ir tāda īpatnība, ka nocērtot vienu galvu 3 reizēm vietā, un tātad ir jāsaprot, nu kā tad šo te darbu padarīt, nevis atgriezenisku, ja, ka tur aug vietā galvas, ja bēna, tad mēs sākam ar ēnu strādāt tā tieši otrādi, paliek stiprāka. Uz brīdi tā tiešām šķiet, bet tad mēs atrodam veidu, kā tomēr vājināt šo momentu un integrēt. Kāpēc? Tāpēc, kā uzvarēt jodu nozīmē paņemt joda spēku. Tas ir integrēt ēnu nozīmē paņemt ēnā apslēpto milzīgu enerģiju. Un šī enerģija būs vajadzīga mūsu turpmākajā ceļā uz patību. Tātad bez darba ar ēnu mēs netiekam līdz patībai. Nu, to visu sīkāk jūs varat lasīt tajā krājumā, fantastiski aizraujoša literatūra. Junga analītiskā psiholoģija tātad darbojas aptuveni šādā formātā. Ja? Tas ir pēc Gunas Bergas, viņi to ļoti kodolīgi skaisti attēlo, ka sākotnēji ego motivācija ir vēlme realizēt savu potenciālu, vēlme veikt individuācijas procesu. Ja cilvēks ir terapijā, tad tas nenozīmē, ka terapija rada individuāciju. Individuācija ir pat par sevi dabisks process, un šis process vienkārši notiek apzinātāk terapijas ietvaros. Ja? Terapija to padara apzinātāku. Un tad mēs varam redzēt, apzināt savus slēptos personības resursus, tātad iepriekš ignorētās daļas un psihiskās problēmas, kuras mēs tagad redzam kā traucēkli reālajai attīstībai. Ja Jungs saka, neiroze gal galā ir jāuztver kā piepildījumu, neatradušas dvēseles ciešanas, nav piepildījuma, nav attīstības līdz galam, nav pašrealizācijas, tāpēc mēs ciešam. Neirožu simptomi tiek transformēti simbolu veidā, tas ir cieši, mēs cenšamies atklāt kompleksus, un kompleksus veido 2 daļas, pārdzīvojums, spilgts emocionāls pārdzīvojums, plus arhetips. Tad mēs cenšamies šos kompleksus iznest apziņas gaismā un tur izanalizēt. Tādā veidā atbrīvojas tajos ieslēgtā enerģija un tiek spēcināts mūsu ego. Ja? Un šāds spēcināts ego jau var noturēt spriedzi starp pretstatiem sevī, var saturēt gan vīrišķi, gan sievišķi, necenšoties vienu no tiem pakļaut, spēja labo un ļauno sevī atzīt, saprast. Un par spīti tam, ka labais dominē, protams, tas ļaunais arī tiek atzīts kā klātesošs. Nevis, ka cilvēks saka, man nekādas ēnas nav, man nekāda ļaunā nav. Dievišķais cilvēciskais, tātad šī garīgā daļa, un to visu integrēt savā dzīvē. Un pēc tam šī simboliski paplašināta ego apziņa, ja, kas ir stiprinājusies ar simbolisko uztveri, iztēli, domāšanu, spēj nodibināt saikni ar patību, jo savu dziļāko būtību. Praktiskajā psihoterapijas darbā apziņas un bezapziņas psihisko procesu izpratnē tiek lietoti šādi instrumenti, raksta Guna Berga. Sapņu analīze, pasaku analīze, aktīvā iztēle, smilšu spēles terapija, jo darbam ar bezapziņu ir nolūks un mērķis nonākt kontaktā ar patību. Bezapziņa ir ceļš uz patību, cita ceļa nav. Un šo ceļu ejot, mēs iegūstam pieeju individuālajām radošajām spējām. Mēs varam pieskarties arī jēgas un garīguma jautājumiem.
mūsu personiskajā izpratnē, nevis kādas reliģijas. Lai gan reliģijas jau arī tur nodara tik tālu, cik tālu mēs viņus uztveram personiski. Vienkārši mēs varam runāt par mūsu iekšējo dabisko garīgumu, kas mums piemīt, neatkarīgi no tā, vai to kāda reliģija ir noformējusi konkrētu rituālu un konkrētā tādā jēdzieniskajā valodā vai nav noformējusi. Mēs vienkārši runājam par kaut kādiem spēkiem, kas ir lielāki par mums, ar kuriem mums ir kaut kādas attiecības. Un te mēs atkal sastopamies ar simbolu čūsku, kas iekodusies savā astē, kas ir uzlikt uz vāka Junga tekstam, jeb drīzāk tā, Roberta Sīgala apcerējumiem par Junga paša darbu saistībā ar mitoloģiju. Nu, un te mēs varam uzdot jautājumu, ko tad simboliski nozīmē čūska, kas iekodusies savā astē? Vai tā ir bezgalība? Jā, kaut kādā ziņā. Vai tā ir ēnas integrācija? Nu, proti, ka es to savu asti tagad varu, tā teikt, atzīt un nomierināt tā asti, kuru es it kā neredzu, kas man ir aiz muguras, ja, un it kā es nemaz neesmu tā asti, ar kuru es varu kādam trāpīt, un tā tālāk un tā joprojām. Vai tā ir sevis radīšana? Tas ir sevis radīšana un vienlaikus sevis iznīcināšana, kas tad arī ir šī te cikliskā pasaules redzējuma pamatā, ja, ka gads vienlaikus rodas, dzimst janvārī, sākas gads un decembrī gads beidzas, bet tas nebeidzas ar citu gadu, tas sākas no sākuma tieši tur, kur tikko beidzies. Tad galva un asti ir vienā vietā, un asti ir mutē, ja, un šis sākums ir beigas un beigas ir sākums. Un tad mēs nonākam pie personiskās mitoloģijas, jeb monomīta, kurā es jums tagad īsumā izstāstīšu. Tas ir fundamentāls darbs, kas tiek izmantots visās iespējamās nozarēs, bet visvairāk tas tiek izmantots kinematogrāfā, īpaši lielo stāstu atcerēšanā, sākot jau ar Zvaigžņu kariem, jo tā laikā, kad Džordžs Lukas filmēja savus Zvaigžņu karus, šīs grāmatas autors Josefs Kembels dzīvoja viņa rančo, kas saucās Skywalker Ranch, un tajā dzīvodams, protams, ka deva dažādas derīgas padomus Džordžam Lukasam, kā risināt šo te stāstu. Kembels to grāmatu izdeva 49. gadā, tad krietni pirms kādiem vairāk kā 70 gadiem, un tas ir visu mītu apkopojums, proti, te visu varoņu mītu apkopojums vienā lielā mītā, kurus tad arī nosauc par monomītu. Un visi šie mīti apraksta transformāciju, jeb iniciāciju un apzinātas attīstības ceļa sākumu. Un viss šis te process ir pārēj no infantīlās psihes, no bērna psihes uz nobriedušu pieaugušā psihi. Ko tad, kas ir galvenais kritērijs, kas atšķir bērnu no pieaugušā? Tas, ka pieaugušais spēj sniegt labumu sabiedrībai, vidē un valstī, nevis vienkārši kā bērniņš mazs dzīvot savam egoistiskajam pašlabumam. Jeb tādā frāzē to sakot, tu esi pieaudzis tad, kad no tevis ir kaut kāda jēga sabiedrībai. Īsumā visu stāstu kopumā var attēlot šādā schēmā. Tātad ir kaut kāds notikums, kas izjauc ikdienas kārtību. Piemēram, Gredzena pavēlnieks sākas ar to, ka sēž tur tāds hobits, neko ļaunu nedomā, un tad atnāk burvis Gendalfs un saka, ir tā un ir šitā un šitā. Nu, tāda burvju ierašanās jau pati par sevi kaut ko izkustina. Nu, un cenšoties atrisināt šo neparasto ierašanos, saprast, kas ir atnācis un kāpēc, un tad tas burvis tur tālāk saka, nu, vai tā nebija tas Gredzens, toreiz no tā otra piedzīvojuma, ja? Ir kaut kur tas Gredzens, nu parāda man to Gredzenu, kas tas diez varētu būt, ja? Un ir jau nojausma, ka tas nekas labs nav, un tad ierodas visi tie melnie jātnieki, un sākas tas varonis pēkšņi tiek izmests laukā no savas zināmās pasaules, viņam ir jābēg kaut kur tur nezināmā pasaulē, lielā bīstamā. Viņam nāk līdzi kompanjons uzticamais. Un tas viss noved pie lielākas nestabilitātes, tur virkni pārbaudījumi, visādi piedzīvojumi, atkārtotas krīzes, visu laiku liekas, ka tūlīt mums te viss noķers, iznīcinās, nogalinās, un nekas neizdosies. Bet izdodās, pakāpeniskas pārmaiņas tiek piedzīvotas, varonis attīstās, līdz nonāk līdz pašam galam, līdz spēku izsīkumam, kur liekas, ka viss ir tagad, nu, tagad gan ir gals klāt, un pēc tam izšķirošā cīņa un atrisinājums. Un pasaka beidzas ar pāriešanu jaunā statusā,
Tās var būt kāzas, kas notiek pēc atgriešanās virzemē, vēl kādas citas svaigas status maiņas, ja, tur nezinu. Dažādi tie stāsti. Nu, lūk, un ja, tātad, kas tad pret to visu darbojas? Nu, tā kā mēs dzīves sākumā esam pakļauti ego vislielākai tādai iespaidojušai darbībai, tad mūsu ego sākumā nodarbojas ar sevis pierādīšanu pasaulē. Nekāds iekšējais darbs viņu tur neinteresē. Tā. Nu, un līdz ar to mēs neesam gatavi šai iekšējai krīzē. Tas viss sākas ar ikdienas situāciju, kur cilvēku sasniedz aicinājums. Un tajā mēs ejam pa tiem 12 posmiem, ja, kas bija šajā bildē, tie 12 posmi. Tie sākas ar šeit, Ordinary World, pašā augšā, tur, kur pulkstens ir 12. Ja, tie ir tās 12 sadaļas, mēs iziesim tūlīt viņus visus cauri. Tad sākas viss ar ikdienas situāciju, kur cilvēku sasniedz aicinājums doties pretīm nezināmajam. Nu, teiksim, Harijs Poters sākas ar to, ka puika, kas tur dzīvo, ka vecāki tur nogalināti bērnītis, tātad ļoti pazīstams arhetips, ja, cilvēks, kuram nav vecāku, viņš izrādās īpašs. Viņam atnāk vēstule no Hogwarts, no burvju skolas, un viņš uzzina, ka viņš patiesībā ir burvis. Sākumā viņš noraida šo aicinājumu, sakot, nē, tas nav par mani. Es esmu nožēlojams maziņš, man nekas nepienāks, es esmu, tā teikt, niecība, ko jūs man te uzmācāties. Tad viņš saka, nē, labi, varbūt tas aicinājums ir īsts, varbūt es tiešām man tur jābrauc, bet man taču te tik daudz darāmā, kā tad es tā visu pametīšu? Vai arī, gribētos braukt, bet kur tā Hogwarts kaut kādā nesaprotamā platformā 8,3 daļas, jā, vai kas tur cits, kad nav tādas vietas, es nesaprotu, ko jūs no manis gribat. Līdz ar to varams cilvēku šo aicinājumu uzsākt iekšējo ceļu, iekšējo attīstību, izvēlas neredzēt un nedzirdēt. Viņi nedzird jau pašu aicinājumu. Tad man nav nekas jātīst, es neesmu nekāds burvis, tas viss ir bailīgi, nepareizi, smieklīgi, atšķirieties. Gribu dzīvot savu nepaplašināto, parasto, vienkāršo mazo dzīvīti. Otrs solis jau ir, kāda aicinājums ir pieņemts varbūt arī neapzināti, negribot, un tad izrādās, ka cilvēkam līdzi ir pavadonis. Un tas nevienmēr ir cilvēks, pasakās. Tas var būt arī kāds dzīvnieks vai mistiska būtne vai gars, kurš palīdz cilvēkam viņa gaitās. Lūk, un šis te gars, viņam piemīt maģiska zināšanas, tas var būt arī burvis, kā konkrēti šeit tas ir Dumbledores, jeb Dumidors latviešu tulkojumā. Jā, un tas tad arī palīdz Harijam Poteram pamazām kļūt par Hariju Poteru, tādu, kā mēs viņu zinām, kā par varoni. Varonis šķērso slieksni starp zināmo pasauli un nezināmo, starp apziņu un bezapziņu, un tur pēkšņi viņš nonāk šādā te sapņu pasaulē viegli delīriskā, ja, kur kāpnes maina savu atrašanās vietu, kur portreti runā, dzied un strīdās ar garām gājējiem. Un viņam jāiemācās šīs te jaunās, absurdās, šķietami nesaprotamās pasaules noteikumi, lai tajā veiksmīgi funkcionētu. Ir tad arī pirmais pārbaudījums, ja tos liekas kāds sargāja. Harijam Poteram bija jānokļūst uz to vilcienu, kura nemaz nav. Viņam jāiet burtiski, jāiebrauc ar ratiņiem sienā un jāpazūd tai sienā. Viņš nokļūst bīstamā vidē. Tur visādi burvi un burvestības, tur piedāvā konfekts ar nesaprotamām garšām. Un tur dzīvo spēcīgas un nesaprotamas būtnes, ar kurām visām jāmācās veidot attiecības, adekvātā pieties un tā tālāk. Sākas dažādi izaicinājumi, grūtības. Tā tad ir jāmācās jaunas prasmes, jāapgūst tā pasauli, kur varonis tagad ir nonācis, jācieš visādi jauni ievainojumi, un tur ir izgāšanās iespēja. Protams, ka tajā jaunajā vidē tas varonis var arī neizturēt kaut ko. Un tad jāmēģina vēlreiz vai citi veidi, un jāsaprot, jāapgūst jaunas zināšanas prasmes. Satiek gan jaunus draugus, palīgus, kas viņam palīdz virzīties, gan arī jaunus ienaidniekus, kas traucē šajā procesā. Tālāk. Tur parādās kārdinājums, kas novērš no ceļa turpināšanās. Piemēram, pēkšņi atrodas lāde ar dārgumiem. To lādi viņi grūti pastiept, ar viņu nekur tālu neaizies. Nevar piebāzt savus kabatas ar zeltu un mierīgi iet tālāk. Kabatas smagas vēl pie zemes.
Tad tur bieži vien ir karaļvalsts, kur burtiski tikai gaidīja, lai te ierodās kāds no virszemes un kļūst par valdnieku, par karā. Nu, tas ir tas arī kārdinājuma moments, ja, ka cik interesanti, re, kur vesela karaļvalsts, vesela valstība, un valdnieka viņiem nav, paši netiek galā, un pēkšņi es, nu, vai tad es neesmu valdnieks, ja tas ir šis te kārdinājums ar varu, ar statusu, nu, paliec te, nu, vai tā arī ir ļoti skaista sieviete, pēkšņi, kas ir gatava precēt, nu, vai vīrietis, ja. Kāds, kurš ir precinieks, uzreiz, jā, viss, stop, apstājies te, paliec te. Nu, vai arī nepārvarams miegs vai slinkums, ja, ka tur varonis aizmiega pēkšņi tur un guļ gadiem, neko nezina, nedara, ja, uzceļā kaut kur paņem un aizmiega. Nepabeidz savu attīstību. Bet, ja viss tas tiek pārvarēts, tad tālāk varonis nonāk pilnīgā bezcerībā, tumsā, šaubās, bailēs, nekas vairs nav skaidrs, un viņš pēkšņi saprot, ak, Dievs, kuras es iepinies, kāpēc es vispār te līdu, uz ko es cerēju, es neko nevaru izdarīt, es viens maziņš melns. Nu, tad šeit tas pārvarēšanas objekts ir paša bailes. Jo jāgatavojas sastapties ar vislielāko ļaunumu, ar tā teikt galveno bosu, kurš šķiet neuzvarams. Tas ir puķis vai vēlns vai kāds cits radījums. Un te parasti šajā dvēseles tumšajā naktī atnāk negaidīta palīdzība vai iedvesma, necerētā brīdī, kas, tā teikt, arī ir izšķiroši, kas to cīņas spāru un ticību sev atjauno. Parasti tur tas burvis vai pavadonis tur uzrodās kādu ļoti svarīgu priekšmetu, bez kura nekas tur nenotiek. Un tādā veidā mēs varam turpināt attīstību. Nu, lūk, un tad notiek lielais pārbaudījums. Izšķirošā cīņa ar ēnu. Un tas ir iekšējā ceļa galvenais notikums, un varonim jābūt gatavam upurēt sevi kādā nozīmē. Viņam jābūt gatavam kaut kādā ziņā nomirt. Nu, ne obligāti burtiski, bet arī burtiski ir jānomirst, lai augšām celtos. Ja? Tad šis lielais pārbaudījums maina visu. Ja iepriekš izmaiņas bija tikai tādas sīkas, nelielas, ja tur pakāpeniski kaut kādas prasmes, idejas, tad šeit tā ir galēja, pilnīga un totāla mainīšanās. Cilvēks sevi sāk redzēt jaunā veidā. Konfrontācija ar tēvu, tēva kompleksu, mātes kompleksu. Citreiz tas puķis, kas jāuzvar, ir arī paša ego. Kā tad mēs varam uzvarēt paša ego? Alā ienāk viens, varonis ar zobeni, ārā iznāk arī viens. Dažkārt vienīgais veids, kā uzvarēt savu milzīgo ego, ir padoties tam. Integrēt to, pateikt, jā, tas esmu es, tas nav kaut kāds abstrakts puķis, tas esmu es pats. Un šis te dialogs ar mirstošo tēvu ir tieši tāds pats. Jā, es redzu, tēvs ir tas pats, kas es redzu mūsu abu līdzību, es redzu mūsu abu, es esmu ar viņu visu mūžu konfliktējis, cīnījies, bet tagad es redzu, ka mēs esam daļa no kaut kā viena. Un šis tam mistiskais moments, kur tēvs saprot, ka tas viņa dēls, un tāpēc nevar viņu nogalināt, un dēls saprot, ka tas viņa tēvs, un tāpēc, jā, šī cīņa, jā, ko Džeims Hollis ir aprakstījis savā darbā Saturna ēnā, vīrišķo šo te ceļu. Tas tad arī ir lielais pārbaudījums un lielā pārbaudījuma atrisinājums. Un tālāk seko šī te nāve un atzimšana, maģisks mirklis, ja, kad nomirst, bet tomēr nenomirst. Nomirst fiziski, lai turpinātos garīgi. Šeit bildē tieši tāpēc ir attēlots Jēzus, kurš tad atgriežas baltā zirgā kā uzvarētājs pēc savas krustā sišanas, kā tātad valdnieka statusā. Jau. Un tā arī ir tā uzvara garīgi iekšēja transformācija. Un varonis tagad iegūst dievišķas zināšanas, un tātad saprot, kā viss šī transformācijas cikls darbojas, mīlestības, svētlēm un vispārēji. Protams, ka varonim tajā brīdī var sākt likties, ka dzīve tieši tagad iegūst labākās krāsas, viņš ir atradis svētlēm, pašrealizējies viņa saulē, nu kāpēc viņam nākt ārā no turienes, nu ir taču forši, nu, tu esi tur varonis un lielisks, un atkal rodas komforta zona, kuru negribās pamest, bet varonim šeit ir pienākums pret saviem ļaudīm, viņam ir jāatgriežās, lai pārnestu mājās, nu, tās zināšanas, tās dāvanas, speciālos maģiskos priekšmetus, kas, protams, simboliski nozīmē kaut kādas garīgas vērtības, kuras tagad cilvēks var īstenot pats savā dzīvē, lai palīdzētu saviem līdzcilvēkiem.
Dažkārt šī atgriešanās notiek bēgot, un mēs saprotam, ka atgriezties tikpat bīstami, cik doties ceļā, ja viņi tur vajā. Dažkārt tas ir maģisks lidojums, kā piemēram uz lidojošā paklāja. Dažkārt tur ir arī palīdzība vajadzīga. Varonis vēršas pie saviem spēcīgiem pavadoņiem, jo pēc tās lielās cīņas pārāk novaināts, ievainots, ja tā atgriešanās notiek uzreiz momentā pēc tās cīņas. Arī tur ir dažādi varianti, kad dažkārt uzreiz, dažkārt neuzreiz, jo laiks tur tajā viņsaulē transformācijas pasaulē ir savādāk nekā virzemē. Virzemē paiet 1 diena vai otrādi 10 gadi, tur 1 diena. Tur visādi šitādas transformācijas un simboliskās pārejas un pārmijas. Un tad viņš atgriežas, viņš tiek līdz slieksnim un ir atpakaļ šai saulē, un viss iegūtais, kur ir ieradies bruņinieks ar dāvanām, viņš tad tās dāvanas tur kaut ko pasniedz un simboliski tur rādīja, ka šis te piedarījums. Dāvanas, tas nozīmē dāsnu dalīšanās ar visu pasauli, iegūtajām zināšanām, izpratni un visu pārējo. Un tad notiek jauna dzīve, apgaismota, integrēta dzīve, kas dod līdzsvaru starp pārējo un iekšējo materiālu un garīgo apziņu un bezapziņu. Ja šis te tilts kļūst par iestaigātu taku un tiek pārvarētas bailes no nāves, jo notiek pilnīga atdošanās dzīvei. Un tā ir arī apzinātība šeit un tagad. Dzīve nevis pagātnē vai nākotnē, bet te un tagad. Un ko tad mēs varam kopsumā mācīties no šī varoņa ceļojuma, ja mēs tagad aizējam atpakaļ uz šo te punktu? Kas tad ir šī te personiskā mitoloģija? Jautājums, vai mēs visi esam varoņi, kas dodas šajā ceļā? Jā un nē. Ja mēs šo ceļojumu uzturam burtiski, tad mums ir jāsaprot, ka mūsu dzīve ir kaut kas ļoti svarīgs, bet svarīgs mums pašiem pirmkārt. Mēs nevaram domāt, ka mēs tiešām esam kaut kādi mītiskie varoņi priekš citiem. Varoņi mēs varam būt tikai paši savā psihē, paši savā stāstā. Tur mēs varam bezbailīgi sastapties ar savām ēnām, ar saviem lielajiem uzdevumiem. Bet kāpēc mums tad būtu vajadzīga simboliskā domāšana? Redziet, tad, kad es redzu sevi kā varoni, kas ir noteikta attīstības posmā, tad es simboliski redzu, jā, es esmu tepat tas pats vienkāršais parastais cilvēks, vienkārši dzīvo savu dzīvi un dara savas lietas, bet vienlaikus es eju to pašu ceļu, ko visi mani senči, to pašu, ko Luke Skywalkers, to pašu, ko Harijs Poters, to pašu, ko hobiti, kas visi tur pieaug. Jā, jo hobiti, kad atgriežas no šī ceļojuma, tie 2, kas nāca līdzi tiem galvenajiem, un tie, kas tur joku pēc tur aizskrēja, viņi bija par galvas tiesu paaugušies. Viņi atgriezās savā dzimtajā ciemā, tad pārējie pamanīja, ka viņi ir pēkšņi garāki par citiem. Tas bija tāpēc, ka viņi tur pie tā koku valdnieka dzēra no koku valdnieka avota. Tas koku valdnieka avots ir, protams, ka maģisks, un viņš lika viņiem augt. Bet simboliski jau tas nozīmē ko? Kad tu atgriezies, tu esi citādāks, mainīts. Neteiksim labāks par citiem, bet pat par sevi iepriekšējo. Tad te ir tas pamats justies lepnam par savu izaugsmu, par savām transformācijām, par to, kā šis ceļojums, manas dzīves grūtības un pārbaudījumi ir mani pašu mainījuši uz labo pusi, no manis paša izkaldinājuši kaut ko jaunu. Un redzēt, kādā stāstā es esmu, vai tas ir stāsts par kurbadu, kuram ir jāuzvar jodi, vai tas ir stāsts par sprīdīti, par mazo cilvēku, par kādu, kuram nav liela zobena un milzīgu ķermeņa, ar ko tur cīnīties, bet tādu, kuram ir cita veida gudrība. Grieķu mītos tur ir arī lielas variācijas. Tur ir Jāsons un Argonauti, tam ir jāapvieno gan zināšanas, gan arī kara veiklība. Tur ir Herakls, kam ir jāpaveic 12 varoņu darbi. Tur ir Odisejs, kurš būdams viltīgs sastrīdās ar jūras valdnieku Poseidonu. Odiseja attīstība ir sastrīdoties ar jūru valdnieku, kurš atsakās viņa kuģi vest atpakaļ uz Itaku, kas ir viņa dzimtā zeme. Viņam jāaiziet tik daudz pārbaudījumu, lai viņš nonāktu atpakaļ savā dzimtajā pilsētā. Tur taptu atpazīts, tur taptu pieņemts, jo viņš taču tagad ir pārmainījies. Viņš vairs nav tas Odisejs, kas aizbrauc. Viņam tad ir jāpierāda, ka viņš joprojām ir Odisejs.
kur īstenībā viena no grūtākajām daļām ir tas, ka viņam ir jāpierāda. Fakts, ka viņš ir atpakaļ, nenozīmē, ka viņš ir atzīts. Jā, viņam jāpierāda, ka viņš šeit piederās, un tā ir viņa likumīgā vieta būt par Itakas valdnieku. Redziet, ja mēs risinām savu iekšējo stāstu, un mūsu domāšana ir valodisks process, un mēs saprotam, ka patiesībā valoda ir tas instruments, tad mēs arī redzam, ka tulkojot savu dzīvi simboliskā formā, redzot tās simboliskos virzienus, mēs šo dzīvi varam palīdzēt rakstīt. Mēs kļūstam no biogrāfijas upuriem, no tiem, kas vienkārši akli seko likteņiem, par savu likteņa autoriem. Un lekcijas tēma tieši tāpēc ir, kā nepalaist garām dzīves svarīgākās mācības. Tā, ka ja mēs tās uztveram no varoņa puses, kur mēs tikai akli sekojam stāstam, nesaprotot šī stāsta risināšanās pamatnoteikums, tad mēs nepaņemam to, ko mēs varētu, to brīvību, to izlēmību, to izpratni, to viedumu, un nepavēršam to savā labā. Un mēs neesam visi varoņu stāstā, mēs vienkārši esam lielajā dzīves ciklā, viens mazs elements. Turpretī, ja mēs ieraugam, cik daudz mums patiesībā ir dots, un kā mēs varam izmantot to. Ja mēs redzam sevi no malas kā varoņus, kas iet cauri virknē pārbaudījumu, lai kļūtu labāk, lai kļūtu par pašu sevi labāko versiju, tad un tikai tad mēs īstenojam savu potenciālu. Tad un tikai tad mēs dzīvojam apzinātu, piepildītu un sabalansētu dzīvi. Un par to arī bija šī lekcija. Paldies visiem, kas klausījās. Jā. Paldies. Es te aizskrēju tālu projām. Es gribēju atstāt šo slaidu kā pēdējo. Uz redzēšanos, tiekamies kādā citā lekcijā.